Es depo nopirku atslēgu kastīti, bet tā ir daudz būtiski trūkumi, ļaujiet nodemonstrēt tos. Atslēdzam vaļā kastīti, šeit iekšā mums ir atslēgas, aizslēdzam to, un tad es jums parādīšu, kā ar nazi un krampīti var to atvērt. Ieliekam nazi. Un tad ar krampīti mēģināšu aizķert aizmugurīti. Viena puse ir vaļā. Un tagad slēdznīti vienkārši izvelku ārā. Atveram vaļā, paņemam mums vajadzīgās atslēgas, pievielējam tās, saliekam atpakaļ, aizveram cietu un liekam cilindriņu atpakaļ. Un kastīte ir cieta un neviens pat nezin, ka mēs to bijām atvēruši. Bet ja tev šķiet, ka šī ir būtiskākā ievainojamība, tad tu ļoti maldies. Es no Red Bull buņģus izgriezu tādu kā zāģīti. Ar šo zāģīti patiesībā varētu atvērt ļoti daudz slēdzenes. Un visparastākais reikinga uzbrukums. Ieliekam iekšā zāģīti un griežam vaļā slēdzeni. Slēdzeni ir vaļā. Bet kamēr es griezu ārā šo zāģīti, es pamanīju vienu būtisku lietu. Skaties. Aizslēdzam cietu, paņemam šķēres, iebāžam šķēres un atgriežam vaļā. Tagad pastāstīšu, kāpēc strādā abi šie uzbrukumi. Pirmais, es ar krampīti atspiedu šīs te ķepiņas un izvilku ārā slēdzeni. Savukārt otrais uzbrukums. Šeit ir vienkārši stienīts, kur nospiežot var pagriezt slēdzeni. Kāpēc ir vajadzīgi šie atslēgi? Es nezinu, jo šo kastu var atvērt burtiski ar jebkuru atslēgu un ne tikai tur pietiek iebāzt jebkādu šauru priekšmetu un to attaisīt. Kāpēc tirgojās šādas preces? Tāpēc, ka ir kas pērk. Cilvēki vienkārši nezina par drošību un pērk jebko, kas izskatās drošs. Netērē naudu par mēsliem, pārbauda, vai tas, ko tu pērc, ir tiešām drošs. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Vai es gribu pamēģināt vēl vienu lietu. Tu vari atvērt arī tik vienkārši. Šito kastu burtiski ir atvērt vieglāk nekā iepakojumu. Kāpēc tirgojās šādi